Labdien, mans mīļais draugs! Sveiciens šodienā. Šodien visu dienu man ir sajūta, ka ir nobriedis kaut kāds auglis, kuram ir vieta un laiks būt palaistam pasaulē. Un tas stāvoklis ir diezgan tāds kā ar lampu drudzi saistīts. Pirmkārt, es zinu, ka man ir tas jālaiž pasaulē, izmantojot šo te digitālo informatīvo tehnoloģiju, kuras priekšā es sēžu. Un otrkārt, tas ir tā kā lampu drudzis, jeb aktierim pirmsrādes, jo īsti nav 100% pārliecības, kas ir tas auglis, kas jālaiž ārā, jo man nav vārdu salikumu. Un es pat nezināju tēmu līdz tam brīdim, kamēr es šeit apsēdos. Es apsēdos un zināju, ka tas notiek patreiz. Un es mazliet iemeditēju un neko nesadzirdēju. Un tad es ieraudzīju, pagriežot galvu pa labi, es ieraudzīju uz mana galda lapiņu. Tā lapiņa izskatās šāda. Viņa nav īpaši gatavota šim brīdim, viņa ir, es pat neatceros, kurš gads, 2011, bet es varu kļūdīties. Un es viņu izlasīju un sapratu, ka tas ir tas auglis. Un tas interesantais tam auglim ir, ka viņam nav tieši saistība ar manu patreizējo sevis uzskatu, pasaules uzskatu. Tas ir 11 gadu šo brīdi gaidījis produkts, jeb auglis. Toreiz viņš bija uzrakstīts un zaļš, tagad viņš ir tikpat uzrakstīts un nelabots nekādā veidā, bet oranžs, gatavs. Mazliet paskaidrošu, kas tas ir. Tu, kas man klausies, iespējams atceries, ka pirms 11 gadiem Latvijā vienā no Latvijas dižajiem teātriem bija izrāde Ziedonis un visums. Un tajā izrādē, esot par skatītāju un baudot šo fantastisko gara darbu, kas tika tur prezentēts, es sadzirdēju tādus vārdu salikumus, ko Ziedonis bija atstājis mums, Latvijas iedzīvotājiem. Latvijas valsts apdzīvotājiem. Un tā vēstījuma ideja, to, ko es atceros, bija apmēram tāda, ka Latvija būs tā Latvija, par ko mēs katrs iekšēji ceram un ticam, tad, kad mēs katrs savienosimies ar Latvijas zemes garu, ar Latvijas senčiem un priekštečiem, ar Latvijas cilvēku seno mantojumu. Iespējams, tie vārdi, kas skanēja no skatuves, bija pavisam citi, bet tas ir tas, ko es atceros. Un pretstatā šiem vārdiem vēl es dzirdēju vārdus, ka tas, ko mēs meklējam pasaulē, lai aizņemtos savai valstī kaut kādu labu, ja piemērotu valsts pašpārvaldes sistēmu, ekonomisko sistēmu, finanšu sistēmu un tā tālāk. Tie ir tādi naivi mēģinājumi piemērot citu tautu, citu zemju pieredzes un augļus mums. Tas nevar strādāt, jo katram cilvēkam ir jāsaprot, ka viņš pats sevi var dziedināt, ja viņš saprot, kas ir viņa iekšējās slimības vienīgais iemesls. Un tāpatās katra valsts var tikt uzbūvēta tāda, kādu to grib un ir patiesi pelnījuši šīs valsts iedzīvotāji, ja visi, kas apdzīvo šo valsti, apvienojas, savienojas ar savu iekšējo būtību, cilvēcisko būtību, ķermenisko būtību, senču priekšteču būtību un
viņu atstāto mantojumu. Un mans tas saslēgums tā izrādē bija tāds, ka es atnācu mājās un iespējams tajā pašā vakarā, jeb nākamajās dienās manī tā kā formulējās vārdu salikums, un šis vārdu salikums bija lūkšana, jeb pateicība. Šeit nav tāda virsraksta ar vienu vārdu, tāpēc es nemāku izteikt, kas tas ir, bet es nolasīšu viņu visu. Es to uzrakstīju, un man bija pilnīga pārliecība un zināšana, ka šim tekstam ir vieta būt. Un es ar šo tekstu biju viens, protams, ar saviem ģimenes locekļiem, bet viņu apstiprinājums man likās pa maz. Un tad es domāju, kā lai es noticu līdz galam, ka šis te, ko es esmu uzrakstījis, ka tam ir patiešām tāda vērtība, kā es to jūtu. Un vienīgais, pie kā es nolēmu griezties, bija Imants Ziedonis, kas bija, protams, izrādes ziedoņa un visums pirmcēlonis. Un tajā laikā man tika saorganizēta tikšanās ar Imantu Ziedoni. Viņa notika Žanets Grendes un Ausmas Kantānas klātbūtnē. Un es biju ļoti pateicīgs par šo tikšanos. Un šīs tikšanās laikā es izstāstīju apmēram to, ko es izstāstīju tev, ka man ir noticis connections, savienojums, un tā rezultātā ir radies mans auglis, un viņam ir pretenzija uz tik lielu, uz tik vērtīgu vārdu salikumu, ka es nododu šo rakstu darbu Imanta Ziedoņa vērtējumā. Un tad es viņam šo te iedevu, turpat uzreiz, un tad es, protams, viņam to nolasīju, un es nevaru, protams, citēt to, ko teica Imants Ziedonis, bet sajūta līmenī es atceros, ka no viņa acīm un no viņas sirds staroja patiesas prieks un gandarījums, ka viņa dvēseles kliedziens, jeb viņa gara aicinājums ir sadzirdēts. Un viņš arī apstiprināja, ka tas, kā es esmu, protams, saviem vārdiem to uzrakstījis, ir tas, kā viņš to redz, un ka tam ir vieta būt. Un viņš dod man svētību to laist pasaulē. Papildus tam, runājot par šo tikšanos ar Imantu Ziedoni, viņš pateica, ka arī viņam ir dzējolis, jeb eseja, jeb epifānija, neatceros, ko viņš ir rakstījis savā vasarnīcā pie jūras. Viņa ir, protams, viņa dižgaru vārdiem rakstīta, un tie vārdi ir skanīgāki un iespējams ar kādu labu atskaņu un dziļāku domu. Taču viņi ir par to pašu. Es neatceros, kā sauc šo gara darbu, bet runa tur gāja par zemi, par mūsu zemes iedzīvotāju attiecībām ar zemi, ar senčiem priekšečiem un par to, ka mums ir jānodibina šī saikne. Nu labi, ne par to es stāsts, bet stāsts par to, ka es ņēmu šo te Imanta Ziedoņa svētību tā, nu, kā pateicīgs skolnieks, kurš saņem skolotāja jāvārdu, jeb zaļo gaismu. Man toreiz bija dombiedra grupa,
Un tā sastāvēja no vairākiem, ja daudziem cilvēkiem, un mēs ar šiem cilvēkiem apbraucām daudzas Latvijas vietas. Daudzas, nedaudz, bet vairākas Latvijas vietas. Atceros konkrēti divas, visvairāk man iespiedušas atmiņā. Viena vieta bija Māras Kambari, zīmīga vārds Māra atkal. Un otra vieta bija Cēsu tornis, un tur tajā tornī, gan torņa augšā, gan torņa apakšā notika tāda visādas darbības, tur cita starpā bija gongi, tur bija arī dziesmas, tur bija skaņas. Un no savas puses es nolasīju visā šais vietās šo te sauksim viņu pa lūkšanu. Un tad es aktīvi ar to nodarbojos kādu laiku, līdz tas viss noplaka. Tas noplaka, bet jo tad nāca citas domas, citas idejas, kā jau dzīvē tas gadās, taču tas no man prāta nekad neizgāja. Tur bija tā kā nepabeigts geštalts, kā mēdz teikt psihologi. Un būtībā skatoties atpakaļ uz to laiku, es varu pateikt, ka tā sēkliņa bija iesēta pasaulē, manā prātā, manā sirdī un iespējams vēl kādā. Un tas, kas ir bijis iesēts, viņš nevar neuzdīgt. Jo viss, kas ir labs, paliek labāks, tas, kas ir slikts, tam nav vieta būt, un tas izzūd no mūsu prāta un pasaules. Un tagad šodien ir pirmdiena, 2025. gads un 15. septembris. Apmēram 4 vakarā. Un es nododu tev, mans mīļais draugs, mīļais brāli, mīļā māsa, mīļie senči, priekšteči, pēcteči, šo gara darbu. Tas nav Daumans sacerējums, jo cilvēks, ķermenis Daumans tādus nesacer. Tas ir dižgara vēstījums, kuru man bija lēmts pierakstīt, un kuru ar savu viedo, gaišo un apskaidroto prātu un sirdi ir svētījis Imants Ziedonis. Tā kā šim te ir vieta būt, par to man nav nekādu šaubu. Ko ar to darīt, to nu gan es nezinu, bet kāds jau to zina, par to man nav šaubu. Vēlreiz parādīšu, kā tas izskatās. Un nolasīšu šo tekstu. Es, zemes iedzīvotājs, no savas brīvās gribas, prāta un sirds, apzinos zemi kā visas dzīvās materiālās pasaules māti radītāju. Es vēršos ar lūgumu pēc piedošanas pie katras savā dzīvē sastapta cilvēka un jebkuras citas zemes apzinātas būtnes un dvēseles, par visiem saviem pārdarījumiem, ciešanām, sāpēm, bēdām un postījumiem, ko domās, vārdos vai darbos, apzināti vai neapzināti esmu tiem nodarījis. Es sūtu kopā ar visiem pārējiem savu brīvo gribu paudušajiem zemes iedzīvotājiem, savu nesautīgo un beznosacījumu mīlestību un pateicību mātei zemei, zemes garam, dvēselē un saviem senčiem, priekštečiem un pēctečiem. Es no visas sirds lūdzu māti zemi, zemes garu un visu cilvēci un zemeslodei gaismu un mīlestību vēlošo zemes iedzīvotāju senčus, priekštečus un pēctečus svētīt katru zemes iedzīvotāju ar svētību un zemes spēku un enerģiju,
jaunas zemes cilvēku civilizācijas izveidei. Es esmu izpratis sevi, savu dzīvi un tās notikumus, apkārtējo pasauli, tautu, valsti, zemi, sauli, universālo kosmosu, kā viena vienota veseluma neatņemama sastāvdaļu un bezgalīgā pirmradītāja, nesautīgās beznosacījuma mīlestības, augstākās saprāta un gara gaismas izpausmes formu. Gara, dvēseles un materiālās pasaules izpratnes un vajadzību līdzsvars ir kļuvis par katra pasaules iedzīvotāja dzīves pašsaprotamu sastāvdaļu un būtību. Lūdzu manus un visu savu brīvo gribu paudušo pasaules un Latvijas iedzīvotājus sargeņģeļus un gara pavadoņus, bezgalīgā Dieva pirmradītāja, augstākās saprāta un gribas vārdā realizēt un izpildīt mūsu nodomus. Lai top, kam jātop. Lai top, kam jātop. Jo tas, kam jātop, tas nevar netapt. Un nekāds spēks uz zemes, nekāda tumsonība, nekāda apziņas parazīta, nekāds ego, nekāds melnais bruņinieks, kas katrā mūsos iekšā vēl dzīvo, to nevar novērst, to nevar apturēt. Tā kā šis ir nenovēršams. Šis ir nenovēršams, un mēs to piedzīvosim. Un ik katram ir roka jāpieliek, lai šis te top par to, kas nevar netapt, un mazliet pats sev paskaidrošu, ka es atceros to apziņas stāvokli, kas man bija skatoties izrādi Ziedonis un Visums, un arī pierakstot šo dižgara aicinājumu. Tas ir tāds, ka ir cilvēki, kas domā, ka viņi ir materiālisti, un ir cilvēki, kas domā, ka viņi ir garīgie meklētāji, jeb atradēji. Un tad tā lieta ir tāda, ka nekas šai pasaulē, kas ir materiāls, diemžēl mūs nav spējis apvienot. Un nekas, kas šai pasaulē šķietami garīgs, jeb reliģisks, nav mūs spējis apvienot. Un ne Jēzus, ne Kristus, ne Buda, ne Padma Samhava, ne Milarepa, ne Rumi, ne Šams, ne Šankaračārja, ne Deivids Hofmeisters, ne citi dažādās pasaulēs dažādu apskaidrotības līmeni sasnieguši cilvēki, dižgari, nav spējuši mūs apvienot. Mūs, tas ir šeit, Latvijā dzīvojošos. Un tāpēc būtība šim vēstījumam, viena no būtībām, kuru var ieteikt vārdos, ir, ka mums tomēr ir kaut kas mūs apvieno. Tā ir mūsu zeme, pa kur mēs staigājam, pa kur mēs braucam, kas mūs baro, pateicoties kurai mēs uzceļam savu ēkas un mājas un ceļus un būvējam lidmašīnas, kas dod mums degvielu, enerģiju, siltumu, visu, pilnīgi visu. Un tas viss notiek bez lūkšanām. Tas viss vienkārši notiek. Mums nav jāiet ne uz baznīcu, ne uz šamaniskiem rituāliem. Mums vienkārši tas ir. Un mēs to tā teikt, kā saka angļi, take as granted.
būtībā šis aicinājums, šī lūkšana, šī pateicība zemē ir mūsu atkal savienojums ar māti zemi, kas ir māte visam šķietam ķermeniskajam. Un ap šo ideju var apvienoties jebkurš, pilnīgi jebkurš. Materiālists, ateists, gnostiķis, garīgais meklētājs, reliģijas pārstāvis, jeb garīgais atradējs. Jebkurš, kurš joprojām ir ķermenī, jeb sajūt tomēr savu ķermeni un sajūt kaut kādas vajadzības, kas saistīta ar ķermeni, mūs apvieno māte zeme. Un ja mūs apvieno māte zeme, tad protams, ka mēs esam saistīti ar katrs ar savu ķermeniskā tēla senčiem, priekštečiem un pēctečiem. Tas ir vienkārši neapspriežami. Mēs esam ar to saistīti. Ja mēs to noliedzam, mēs noliedzam, ka 2 x 2 ir 4 šajā pasaulē. Šajā pasaulē 2 x 2 ir 4. Viss pārējais ir tikai mindfucks un diskutēšana par to. Un tāpēc arī tas, ka mēs savā valstī dzīvojošie varam būt lepni kā viena no 200 pasaules valstīm apmēram, kurai ir sava valsts, ņemot vērā to, ka valodu skaits, jeb tautu skaits pasaulē ir ap 6000, pār pa 6000. Un mums ir šī valsts. Un šī valsts mums ir pateicoties tam, ka mums ir zeme, ka zeme mums dod iespēju šeit dzīvot, elpot, vairoties, mīlēt un kaut ko veidot. Pateicoties zemei un tiem ķermeņiem, ko mēs redzam viens otrā, šiem ķermeņiem ir bijusi iespēja savienoties ar garu un nodot mums, Latvijas iedzīvotājiem, gara bagātību. Es runāju par visiem Latvijas dižgariem, zināmajiem, nezināmajiem. Es runāju par Krišānu Valdemāru, Vilhelmu Purvīti, Imanu Ziedoni, Jānu Peteru, Raimondu Paulu, Imanu Kalniņu. Visiem, tā skaitā manis neminētajiem. Tādu ir desmitiem un simtiem. Un jo uzmanīgāk mēs skatīsimies, jo vairāk tādus mēs atradīsim. Dižgars cilvēka izpratnē ir tas, kurš nokļūst savienojumā ar garu, ar dižgaru, kas mums uz visiem ir viens, kas ir lielā absolūtā patiesība, lielā zināšana, lielā mīlestība un lielā gaisma. Un kurš ļauj tai caur vārdiem, skaņām, jeb notīm, dzeju, romāniem, mākslas darbiem, nonāk līdz mums, pārējiem tā visa baudītājiem. Un mūsu senču priekšteču, jeb mātes zemes atstātais gara, kultūras, vēsturiskais un mākslas mantojums ir tas, kas mums ļauj saukties par valsti. Kā gan mēs varam šajā valstī būt laimīgi, ja mēs novērtējam to, ka mums ir viens pirmavots, ja mēs esam pateicīgi mātei zemē un visiem saviem senčiem, priekštečiem un pēctečiem, ja mēs novērtējam dižgarus cilvēku ķermeņos, kas ir spējuši būt plūsmā un atstāt mums savu garīgo kultūras, mākslas, vēsturisko mantojumu. Un ja mēs ieraugam, ka šis potenciāls, kas ir, ko mēs redzam, protams, Rainī, Ziedonī, Purvītī, Paulā, Kalniņā, ka tas ir katrā, ikvienā mūsos. Un tas potenciāls, kurš sauc par dižgaru, par lielo patiesību, par lielo mīlestību, par lielo spēku,
tam nav nekāda sakara ne ar vienu no reliģijām, ne ar vienu no tautībām, ne ar vienu no nācijām, ne ar vienu no valodām. Tāpēc, ka gars nerunā cilvēku valodās. Gars izmanto jebkuru tautu, jebkuru reliģiju, jebkuru gnostiķi, jebkuru materiālis, jebkuru ateistu, lai izpaustos. Jo šajā pasaulē ir tikai divi – gaisma un tumsa, un tikai viena no tām ir reāla. Un kā tu pats saproti, tā noteikti nav tumsa. Tā reālā ir gaisma. Ir tikai divi – mīlestība un ego. Un tikai viens no tiem ir reāls. Un tāpēc ieraudzīt dižgaru ikvienā pasaules un zemes iedzīvotājā, un runājot par Latviju, ieraudzīt, ka dižgars esam mēs visi kopā un viens, ka mūsu starpā nav nekādas atšķirības, jo potenciāls mums viens, jo mūsu gara pamats ir dižgars un mūsu ķermeņa pamats ir zeme. Un viss. Un tas ir gan latvietī, gan krievā, gan ebrejā, gan kristietī, gan dievturī, gan hinduistā, gan šamanī, ikvienā. Imantam Ziedonim bija dzejols, kas beidzās ar vārdiem un nonāca pie viena. Diemžēl neatceros, kā tur sākās. Bija kaut kas ar skaitīšanu. Mēs esam daudzi un nonāca pie viena. Mums jānonāk pie viena. Un ir divi veidi, kā nonākt pie viena. Būtībā ir tikai viens. Dižgars ir viens un zeme ir viena. Un būtībā tas ir viens un tas pats. Es iesaku sākt ar zemi. Es iesaku sākt ar mūsu senčiem, priekštečiem un pēctečiem. Es iesāku sākt ar tevi un mani. Un katram novēlu tagad un turpmāk skatīties vienam uz otru, kā uz staigājošu dižgaru, nevis uz staigājošu naidnieku, idiotu, muļķi, pārgudro. Nu labi, šodien nepietiks. Top, kam jātop, tas ir nenovēršami, tā kā teica, kurš teica, D'Artagnans, visi par vienu, viens par visiem. Jauku dienu!